Imunitāte mūsu organismā sastāv no ķīmisku un bioloģisku procesu kopuma. Ķīmisku tādēļ, ka cilvēks ir daļa no medaļēja eutabulas, bioloģisku tādēļ, ka visi šie procesi notiek mūsu šūnās. Lai imunitāte varētu veiksmīgi darboties, ir jābūt visu procesu pilnīgai harmonijai. Imūnām šūnām savā starpā ir jāsadarbojas ātri, aktīvi un momentā jārēģē uz jebkādām mūsu agresīvās pasaules parādībām. Ir vairāki gripas veidi, A un B gripas varianti, un šiem te gripas variantiem ir arī apakšvarianti. Un katru gadu gripas vakcīnu izgatavo pamatojoties uz iepriekšējā gada iegūto informāciju par gripas vīrusiem. Līdz ar to var teikt to, ka gripas vakcīna tiek gatavota gadu iepriekš. Tātad mēs nevaram iepriekš paredzēt, kāda gripas variācija būs tekošajā gadā. Līdz ar to arī pati gripas vakcīna nevar būt 100% izmantojama kā līdzeklis aizsardzībai, lai nesaslimtu ar gripu. Bez tam ir jāņem arī vērā to, ka gripas vakcīna ir nopietns līdzeklis. Ārsts imunologs ņem arī jūsu asinsainu, detalizēti izskata to un dod jums tieši to, kas trūkst, vitamīni, minerālvielas un citas lietas. To sauc par imunomodulāciju, kuras spēcīgākais process ir kliniskā farmakoloģija. Tās jēga ir pievienot tieši to, kas organismam trūkst. Latvijas imūndeficīta korekcijas centra pieredzējušie ārsti, kuri nodarbojas ar imunodeficīta jautājumiem, ir spējīgi 2 diennakšu laikā uzlikt jūs uz kājām, bloķēt gripas izplatību un pacels imunitāti. Parasti jūs ar gripu slimotu mēnesi, bet šādi tiksiet galā 2-3 dienu laikā. Taču tas vēl nenozīmē, ka esat vesels, ja turpināsiet dzīvot kā līdz šim. Imunitāte kritīs un jūs atkal būsiet riska zonā. Jūsu uzdevums ir mainīt savu dzīvesveidu un vairāk mīlēt sevi.